Man bija ļoti bail, kad es braucu ar mammu. Viņa runāja pa telefonu, bija pagājušajā ziemā. Un pēkšņi mēs braucām un izskrēja lapas vai kāds zvērs. Un bija pagrieziens un bija ļoti slidens, un mamma saslīdēja un arī ieldoja, tā kā kokā ieslīdēja. Tad tu pārdomā dzīvi un tev liekas, es tā vairāk nekad nedarīšu. Un tā kādu laiku, protams, cilvēks brauc arī un domā līdzi un dara. Un atkal pienāk kaut kāda situācija, kas liekas šausmīgi svarīga, un atkal tu brauc, un vēl trakāk, ka tas ir ziemā vai ledus, kad ir. Dažreiz ka mammai jāsteidz pēc kaut kāda konference vai kaut kāda pasākuma, tad viņa dažreiz brauc ātri, bet pārāk ātri. Es esmu no tiem cilvēkiem, un droši vien, ka tādu ir daudz, kuriem vajadzētu, ka kāds no malas pasaka, kāds tuvs cilvēks, varbūt pat svešs cilvēks. Brauc droši, esi uzmanīga. Es domāju, ka nevajag koncentrēties uz konkrētā mērķis, kur tā jānokļūst, bet koncentrēties uz ceļu, lai nebūtu notikumu tādu sliktu un visādas nāves kā tādu. Jā.